Dievs deva cilvēkam smadzenes, lai viņš ar viņām rīkotos, lai viņš pielietotu viņas, nevis sekotu kaut kādām maldas mācībām un dažādiem novirzieniem, kur ieskait kaut kāds konkrēts skaits lūkšanas, nezinot pat, kam tu lūdzies, un nedomājot neko, var teikt, tādā veidā, kaut ko meditējot. Cilvēks nezina, kam viņš lūdzās, neko viņš prasa, bet Dievs to skaidri zinās, ka ir jāsaprot, kam tu lūdzies, ko tu prasi, ir jābūt skaidri zināmām lietām. Un mums ir dot Dievs ir devis cilvēkam dievišķu dabu, lai mēs kontaktētos ar Dievu, nevis izvēlētos kaut kādus besus un vēlmus un visus pārējos štruntus, bet lai mēs sekotu Dievam un klausītos Dieva vārdu un pildītos ar Dievu vārdu.